Čau, turpinam spēlēt un pelnīt. Sen neesmu taisījis nevienu video, bet šobrīd ir iekrājusies neliela summa šajā projektā, tāpēc, lai jūs arī redzētu, kad viņš strādā, viņš maksā, izņemšu viņu ārā. Šobrīd statistika tāda, ka ieguldīti 1000 rubļi, izņemti ir 424, tāpēc šobrīd es izņemšu ārā un tā teikt dzēsīšu savu mīnusu un arī ieiešu nelielā plusā. Un tad, kā mēs to daram, mēs savācam, protams, visas olas. Šeit jūs varat redzēt, ka man ir 10 sarkanie putni un 2 zilie jau. Kā tikt pie pirmā sarkanā putna, es esmu stāstījis citos video, tāpēc pie tā neatgriezīšos. Pārdodam. Man apmēram pa 24 stundām ienāk, ja nemaldos, kaut kur 20 miljoni olas. Viņas pārvēršot, protams, monētās, tur ir krietni mazāk. Bet šobrīd tātad man ir 1 262 849 teorētiski rubļi, kurus izņemot ārā, kā jau mēs zinām, ir tāds nelabs koeficients, kurš krietni samazinās visu to summu. Tātad koeficients ir 1519 pret 1, un realitātē tātad izņemot ārā šo pār pa miljonu, makā iekritīs 831 rublis, kas ir, tātad 831 ir 13 eiro 10 centi. Lūk, ir mans virtuālais maks, varat redzēt, ka šeit ir 400 rubļi šobrīd. Atjaunošu lapu, lai jūs redzat, ka viss ir tātad. Makā ir un palika 439 rubļi. Un ņemam ārā. Tā mēs pārdevām šķiet. Jā, mēs visu esam pārdevuši, tāpēc droši ejam un ņemam ārā caur payeri. Var viņu mēģināt izņemt uz karti, bet godīgi teikšu, neesmu to mēģinājis. Bet es domāju, ka tur arī viss strādā. Un. Tātad šeit redzam manas pēdējās izmaksas. Kā pirms tam es teicu, jo mēs biežāk ņemsim ārā nelielas summas, jo mūsu koeficients augs lielāks. Tāpēc iesaku ņemt pēc iespējas mazāk reizes un pēc iespējas lielākas summas, lai tas koeficients, tā teikt, augtu ne tādiem lieliem soļiem. Ja jūs ņemsiet par rublim, pa 2 rubļiem, 5 rubļiem, tad jūs līdz šāds koeficients jums jau būs jau izņemot ārā, nezinu, 100 rubļus. Tāpēc cenšamies pēc iespējas mazāk reizes un lielākas summas. Un tad ņemam ārā. Un domā, ilgi domā. Laikam negrib maksāt tik ilgi domā. Katrā ziņā nekad nav bijušas tādas problēmas, tāpēc pagaidīsim. Tā. Saka, kad veiksmīgi izmaksāts ar šādu numuru 530, teiksim tā, beidzās ar 530. Šeit gan ir rakstīts, kad vēl tiek izmaksāts, bet iesim pārbaudīsim. Viņš pat ir 823 rubļus pārskaitījis. Droši vien. Labi, pastīsimies, cik mums ir ienācis šeit.
un lūdzu 1254. Tātad, kā redzat, maksā momentāli, un lūk, 530 izmaksas. Varam salīdzināt, 318 sākas, lūk, 318 sākas, 530 beidzas. Lūk, 318 sākas, 530 beidzas. Tātad tas ir tieši tas maksājums, kuru mēs tikko veicām. Un pastamies profilā. Tātad, lūk, vēl vienreiz pierādījums ir, ka projekts nemāna, projekts maksā, tāpēc, protams, tas ir ilgtermiņā, un šobrīd ar nelielu peļņu jau ir un sanāk, ka katrs nākamais rublis, ko es ņemšu ārā, jau būs tīrā peļņa. Un tā kā man vēl ir neliela nauda, es uzreiz nopirkšu arī 2 zilos putnus. Tad vēl vienreiz stratēģija. Visus putnus pārdodam, nopērkam sarkanos. Tāpatām arī rītdien. Rītdien mani pienāks vēl plus 100 000. Man kā apmēram katru dienu ir 100 000 gan uz izmaksu, gan uz kaut ko tā teikt nopirkt tie putni. Tad es katru dienu pērku pa 2 zilajiem, un katru otro dienu pārdodu 2 zilos, nopērku sarkano. Nedaudz piemetot klāt, vai arī jau pat nevajadzēs varbūt piemest. Tāpēc skatieties, izvērtējiet paši. Šobrīd ir aktuāls jauninājums tas, ka ir lūk jauna akcija līdz pat 100% dāvanā. Tātad, ja jūs, piemēram, ieguldat 10 eiro, es gan nezinu, tur jāskatās, negribu samalot. Tātad, ieguldot kaut kādu noteiktu summu, kaut kādu procentu jums nāks bonusā. Un, ja jūs ieguldīsiet, bet tur bija ļoti liela summa jāiegulda, lai dabūtu 100% bonusā. Bet ejiet, skatieties, un cerams, ka jums šis video kaut kā palīdzēja. Visu labu! Čau!